Tēvs. We thank and praise you Mēs Tev pateicamies, mēs Tevi slavējam for all the blessings we have received from you par visām svētībām, kuras esam throughout saņēmuši our life. mūsu dzīvē. We thank you even for our sufferings and our problems, Un mēs pateicamies Tev par visu, arī par savām ciešanām un grūtībām. because you are in full control of our lives Jo mēs ticam, ka Tu pilnībā kontrolē mūsu dzīvi. and you allow these things to happen to us Un Tu pieļāvi, lai šīs lietas notiek ar mums, only because you love us. tikai tāpēc, ka Tu mūs mīli. We thank you, Lord, that in today's gospel, Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu evaņģēliju. we thank God our Father for revealing these beautiful things to children. Un mēs pateicamies mūsu Kungam, mūsu Dievam, ka Viņš te brīnišķīgas lietas atklāja And bērniem. then you tell us, come to me, all you that are burdened and heavy laden. Un Tu, Kungs, esi teicis, nāciet pie manis visi grūtsirdīgie, smagu nastu Lord, we nomāktie. thank you for dying on Calvary's cross Un Viņš nomira par to, lai mēs gūtu brīvību. Viņš nomira pie Golgātas for our krusta sins, par mūsu grēkiem, for forgiving all our sins, lai mūsu visi grēki tiktu piedoti. and we repent of all our sins. Un mēs nožēlojam visus savus grēkus, Walk back into our past life visu, kas ir bijis mūsu dzīvē. and bring a healing and deliverance into our family tree. Un Kungs tagad nes dziedināšanu, nes atbrīvošanu mūsu ģimenēm. We pray especially for those ancestors that died suddenly and violently. Īpaši mēs lūdzam par tiem mūsu senčiem, kas ir miruši vardarbīgā, pēkšņā nāvē. Don't pay attention, don't get disturbed. Nepievērsiet uzmanību, neļaujiet, lai tas jūs traucē. The usher will go and only put the hand on the person's mouth. Mūsu cilvēks aizies un vienkārši uzliks roku uz tā cilvēka mutes. Nobody should pray over them. Neviens nelūdziet tagad par šo Only cilvēku. keep the person quiet. Vienkārši tagad nepieciešams, lai šis cilvēks klusē. So we pray for those ancestors that committed suicide Un mēs lūdzam par visiem senčiem, kas izdarījuši or were pašnāvību, aborted kas ir izdarījuši abortus, or did occult practices kas ir bijuši okultās or lietās indulged in satanic worship. un ja pielūguši sātanu. Lord, we pray for us when we were in the womb of our mothers Mēs lūdzam, Kungs, par sevi no tā brīža, kad mēs bijām mātes miesās. from any shock or abortion that was contemplated. Dziedini, Kungs, no katra trieciena, no katra šoka. Heal us in our childhood. Pat, ja bija paredzēts, teiksim, aborts un If our dziedini. mommy or daddy may have died, Dziedini bērnību un tās apziņas, ko radīja tēva vai mātes nāve, tās or if our sāpes. father was violent or an alcoholic, Jeb, ja tēvs bija vardarbīgs vai arī alkoholiķis. or we were subjected to child sexual abuse. Un dziedini mūs, ja gadījumā mūs ir skārusi seksuāla At the vardarbība. time of our schooling, Mēs lūdzam par mūsu skolas gadiem. if we did not do well in our classes, Un varbūt mums neveicās mācībās. heal us at the time of our youth, Dziedini mūsu jaunības gadus, in the area of our sexuality, mūsu seksualitātes and attīstību from the frustrations we experienced. un visu to, ko mēs esam pārdzīvojuši savā dzīvē šajā laikā pirmo reizi. And heal us at our present state of life, Un dziedini mūs arī mūsu patreizējā dzīves posmā. whether we are single or married or old. Vienalga, kas mēs esam, vai esam precēti, vai šķīrušies, vai esam Help gados. us to forgive all those who have hurt us. Kungs, mēs gribam piedot visiem, kas mūs sāpināja. And we want to ask forgiveness of those that we have hurt. Un mēs gribam, lai mums piedod tie, kuriem mēs nodarījām We pāri. renounce all the occult practices we have done Kungs, piedod visas okultās prakses. and ask you, Lord, to set us free from the power of Satan, Mēs no tā atsakāmies un atbrīvo mūs no sātana affecting our wills. varas un no visa tā, kas ietekmēja mūsu gribu. Freeing us or our family from alcoholism and drug addiction, Un, Kungs, mēs lūdzam par ģimeniem, kur ir alkoholisms vai narkomānija, affecting our minds, kas ir ietekmējusi mūsu domas. freeing our loved ones from these new religious movements, Un mēs lūdzam, lai mūsu mīļie tiktu atbrīvoti no visām jaunajām reliģiskajām heal us kustībām. from all fears and suicidal tendencies, Atbrīvo no bailēm un pašnāvnieciskām
powers. Un dziedini mūsu miesu no visa, ko ļaunie spēki ir sabojājuši vai kādas slimības Lord, I pray uzsūtīti. for all babies who are in the mother's womb, Lūdzu par visiem bērniem mātes miesā, for all small children, par visiem mazajiem bērniņiem, for all school-going children, par visiem skolas vecuma bērniem, for all our youth, par visiem mūsu and jauniešiem for all families. un par visām ģimenēm. Lord Jesus, we renounce all evil forces, Kungs Dievs, mēs atsakamies no jebkāda ļaunuma, no ļauno spēku ietekmes. renounce all the other practices we have done. Atsakamies no visām okultajām praksēm. We renounce having gone to extrasens and other witch doctors. Atsakāmies no tā, ka mēs gājām pie ekstrasensiem un dažādiem dziedniekiem, kas nav no We Dieva. profess our faith in you and you alone. Un mēs gribam tagad apliecināt savu ticību un uzticēšanos Tev vienīgajam. Lord, heal us even of all our bodily sicknesses, Kungs dziedini mūs no visām from miesas any brain damage, slimībām, no katriem defective eyesight, postīmiem smadzenēs, defective hearing, kas ietekmē acis, redzi, broken dzirdi. bones, No visam. broken bones, No kaulu lūzumiem dziedini tos. skin diseases, Dziedini ādas slimības, cancer or AIDS, vēzi, aids, blood pressure or asinsspiedienu, diabetes, jeb diabētu and all other bodily sicknesses. un visas citas miesas slimības. Lord Jesus, we invite you to come into our hearts Mēs lūdzam, Jēzu, ienāc tagad mūsu and take sirdīs full possession of our whole life. un ņem savās rokās visu mūsu dzīvi, tā We pieder. proclaim you as our Lord and our King. Mēs Tevi pasludinām kā kungu mūsu dzīvē. You are the center of our lives and of our families. Tu esi mūsu dzīves un mūsu ģimenes centrs. And we ask you to fill us with your Spirit. Mēs lūdzam, piepildi mūs ar savu garu. Transform our lives by the fruits of His presence. Piepildi mūsu dzīvi ar Tavas glābotnes Empower augļiem. our lives by the charism of His power. Un dod mums sava spēka harizmu. Come, O Holy Spirit. Nāc svētais gars. Bring healing where we need it most. Dod dziedināšanu tur, kur tā visvairāk mums Bring us vajadzīga. deliverance where we need it most. Dod atbrīvošanu tur, kur visvairāk tā vajadzīga. And transform our lives, our marriages, and our families. Un transformē mūsu dzīves, mūsu laulību, mūsu We make ģimeni. prayer to the intercession of Mary Mēs to lūdzam ar visvētākās jaunās Marijas aizbildniecību and of all the angels and saints. un visu eņģeļu un visu Dieva svēto aizbildniecību. During this prayer, the choir will sing softly and gently. Un šī lūkšana jums ir sirdī tā klusi, maigi jāsaka. I will come very rapidly, just laying on the hands. Un jūs šeit vienkārši stāvat priekšā tādā lūkšanas attieksmē un es ātri uzlikšu rokas. Those in the healing ministry can remain one side and the other. You can go to them for longer prayers and Šeit counseling. ir cilvēki, kas ir dziedināšanas kalpošanā, varat aiziet pie viņiem pakonsultēties ilgāk, Because we have to finish this quickly. jo mums ir jābeidz aizlūkšanas ātri, I hope to finish it between 3 and 4 hours. 3-4 stundu laikā. Therefore, don't touch one another. Un centieties, lai jūs viens otram šeit stāvot priekšā If you're a husband nepieskartos. and wife, we can be together. Un, protams, ja jūs esat ģimene, tad jūs varat arī pieskarties. Remember, don't focus your attention on anyone. Bet atcerieties, fokusējieties tikai uz Dievu, nevajag pievērst The crucified Lord uzmanību cilvēkiem, skatieties uz kuru krustā sisto kungu, who died for you, kurš nomira par jums, and on the Sacred Heart of Jesus, un uz Jēzus svēto sirdi, who says, "Come to me, all you that are burdened." kura saka, nāciet pie manis jūs visi nomāktie, bēgi This gospel nomāktie. is exactly that thing. Un tas ir viss evaņģēlijā, evaņģēlijs, un tas jums ir dots. So now the choir can begin singing. Tātad pielūdzēji klusiņām sāciet pielūgt Dievu, And the priests and others can remain on one side or the other, un available. priesteri un pārējie, kas var vēl aizlūgt vienā pusē un otrā pusē esiet.